Sestā čempionāta fināla spēle, joprojām Almierā, joprojām Ķekava Lielvārds. Šajā spēlē Lielvārds komanda ilgstoši neguva vārtus, rezultāts saglabājās 0-0 un jau parādījās bažas, ka šī spēle varētu izvērsties savādāk. Mārtiņš Brīsmanis tā minūtē no vārtu priekšas, izvirz vadībā Ķekava pirmo riekšanu sēdē. Cīņa vārtu priekšā, ka šoreiz Ķekava savā stilā būšanas vārtus. Jā, spiediens uz tiem vārtiem, vārtu priekšā tur Burzma. Šajā gadījumā drusku veiklāks izrādījās Brīsmanis. Jā, tas es gribētu uzsvērt drīzāk to, ka tādu Ķekavu, kāda viņa nospēlē, ne tikai visu spēli, bet arī to pirmo un otro periodu, ar tādu noskaņojumu es vēl viņas nebiju redzējis. Tādu, ka tur viņi varbūt tieši, kad, es nezinu, Lielvārdi nebija tik pārliecinoši, bet tā kā Ķekava bija, tur, pamatīgi pieskrēja. Tā pārliecība, ka saviem spēkiem, ka viņi tur plosījās, ka nebija tā vienkārši, bet tur gājas tiem vārtiem un tos metienus tur izdarīja. Jutās pilnīgi tā pārliecība, ka viņi, jā, mēs esam stiprāki, mums vienalga, mēs šo spēli uzvarēsim. Protams, arī Diševeita veiksmīgā spēle, tur vairākas reizes ar Ķiveru, un tur Stabiņš tur palīdzēja. Tā kā arī, protams, arī Lielvārdē bija iespējas, ja viņi būtu gūst to pirmo savus tos vārdus, varbūt atkal tā spēle ieviestos savādāk. Bet tagad, ko tas nozīmē situācijā, kad Ķekava gūst, ir ne tikai viens, bet divus, pat trīs vārdus gūst. Šajā spēlē pierādās, ka Lielvārdi nevar to pieļaut. Aizlaist pretinieku, 2-3 vārdus tālāk. Pēc tās spēles, kad Jānis Peičs atstās Pakos pret Zevi, tu viņu virzināji arī nelielu kritiku. Es tikai uzkurināju, lai asumu kritiku. Šajā spēlē viņš agā laikam bija zirgā. Beidzot, varbūt... Vārtu gūmis pirmās trešais beigās. Man tā kritika, uzkurinājums ir gājis viņam pa labi. Jo viņi to kritizēja jau gadus 2-3, ka viņš tur 1,90 m, cik tur centimetri, kilogramu, viņš tur lien aiz vārtiem, lien stūrī, ka viņam jāiet ir uz vārtiem. Un tad, kad viņš uzņems ātri un dabūs bumbiņu un iet uz vārtiem, tad ir rezultāts. Un tas rezultāts bija, kad viņš guva vārtus. Cik vēl viņš ar spēlē gāja uz tiem vārtiem, kad viņš bija vārtu priekšā. Tā viņš tur ar savu augumu tur uz tiem vārtiem tur pakstās tie stūrī, ko viņš tur grib izdarīt. Tad, kad tādu pēkšņu spēli, ja viņš tā biežāk spēlēs, arī būs vairāk vārtu. To, ka viņš nezinu, viņš baidās, es nezinu. Arī reizim šajā spēlē stāvēja klāt Ķekavai. Lielvārds komandies uzskatīja 4 vārtu Stabiņus, un turklāt Toma Brieža vārtu Kūmas otrā trešdaļas pirmajā pusē no distances. Rika šeit Kūmas. Jā, tur Tomas Briedis vārtu rāmi šajā sērijā ļoti reti trāpa. Šorīt arī netrāpīja. Gāja bumbīgi garām un atstoties tikai pret bija Mudelis Kaspars. Tā, ir metiens uz vārtu pusi, tur, kā saka, tas Gaspažāvu Dāči, veiksmes faktors, un tur jau rikošets, un viss, un šajā gadījumā bija tie vārti. Lielvārds komanda izskatījās viss noteikti tāda negatīva šeit spēlē, tā ir teikt, bet drīz pēc tam Brieža vārtu gūmu nozīmētas soda metiens. Gintam Kleģiem fiksēt spēle guļus. Nevienīgā šajā spēlē es ļoti reti vispār esmu redzējis. Traktiem spēle guļus šoreiz vienam spēlētājiem 2 reizes vienā mačā. Kostors ļoti pārvars no šī soda metiena. Kostors ir... Krievis saka, ka štatnieki penāļķis, ka tas ir viņa jāiemzirdziņš. Viņam tās rokas kustības ir asas veiklas, tas procents iemesties viņam ir liels. Viņš apliecināja vēlreiz tikai to, ka tas soda metiens nav veiksmes faktors, meistarība. Tāpat kā hokejā, viņi žīvīs iet un met, kurš tu metīs. Kostas arī mājas gan iemet. Tā kā jākal tur ir problēmas ar to ieglīgi. Nevar laist soda metienu reāli izpildēt, tad tur bez variantiem. Manā skatījumā. Tur šaubos, ja Čakā varētu, viņi tur sēž solē, nezinu, kurš ies nest. Jā, ilgs stūgot, kad bija jāmet soda metiens viņam, aizvērā Kulovs, mums bija liels pārsteigums. Tāpēc Kulovs arī ir. FK Rīgā, kas spēlē, tu met to tāds iekšā, šoreiz viņam norāvās no lāpsteņas, bet viņš arī ir soda metienu realizētājs. Šoreiz neien. Igor Ivanov sniegums
man izties tāds ļoti nepārliecinošs šeit spēlē. Varbūt ne tik daudz dēļ tiem salaistiem vārtiem, bet bieži atvērīja kaut kur bumbiņu vārtu priekšā. Viena epizode vispār spilgta bija, ka viņš atvērīja bumbiņu, tā aizlidoja aiz gar vārtiem viņam garām, bet viņš tikai pēc kaut kādām pāris sekundēm sāk skatīties, vai bumbiņu ir vārtos vai nav. Nu jā, tas arī, teiksim, tie metieni, arī Kulovs iesit no stūra, skatījās, nebija pēc viena pieskāriena, kā viņš Ivanovs bija izvirzījies no vārtiem, tas viņš tagad kā to stūru kontrolēja, un arī, kur mežotnes iesit, arī no tālas distances. Nu, tā kā, nu, jā, teiksim, tā viņš neizglāba to komandu, šajā spēlē nebija glābējs. Nu, varbūt līdzīgi kā Jānis Bramans pirmajā spēlē. Jā, nu, es grūti pateikt, bet no šī jā, tad, šajā spēlē, varbūt arī pirmkārt Dišerētam gāja tā spēle, Ivanovam neaizgāja, nu tad tas rezultāts starpība arī izauga. Un pie rezultāta 1-6, droši tas bija visnovēl likumsakarīgi. Kaut kas Lielvārdē bija jāmaina, notika šī vārdsargu maiņa. Jaunais vārdsargs visnotaļ veiksmīgi, Dārmus Krūmiņš iesaistījās, jo pirmo metienu ķiveru atvērīja bīstams uzbrukums bija, nu vēlāk arī viņi tur saraustīties vārtos. Jā, nu grūti arī, cepa nost Krūmiņam, ka viņš tur, arī nebija tā, ka viņam kā metiens tā vārti, viņš tur labi nospēlēja vairākas epizodēs izglābi komandu no vārdu zaudējumu, bet, tāda, es domāju, kad Lielvārda, varbūt tajā brīdī jau kaut kas bija, protams, jāmaina. Pirmkārt, arī Ivanam tā spēle neaizgāja, otrkārt, viņš var atpūsties, attiekt no spēles, kad viņam, ja tā spēle neiet, tad viņi tur demoralizēt, un ja viņam būtu 10 vārti jāielaiž pieņemsim, tad kāds viņš būtu jau trešdien. Tagad viņam ir laiks attiekt, koncentrēties, tad tur pilnīgi pamatots lēmums nomainīt vārdsam. Pēc otrā trešdaļas 7-1 Ķekavs labā, tu gan vēl teici, lai vēl pagaida, lai trešdaļa vēl priekšā, bet atcerēs, ka Mariņš Čerkovičs bija atracis īstos vārdus, Ķekavs komandai, ka jāturpina tādā pašā garā un iznākot laukumā jau praktiski uzreiz Jānis Peičs. Pirmais mēģinājums nesanāca, bet ir atkārtot dabūt ar bumbiņu vārtos no 8. Nu jā, tur, ja pašās, varbūt trešā perioda sākumā, ja būtu tā Lielvārda atkal iestus, tā spēle visi gāja to, ka Lielvārda tā diena nebija viņa diena, nebija. Vai arī otrādi, ļoti lielā diena bija Ķekava. Jā, tagad tā grūti saprast. Gan nebija Lielvārds, gan Ķekavas lielā diena. Noturēja to Ķekavu stabilu, noturēja to pārsvaru, nokontrolēja, bet nedēļ nekādas iespējas Lielvārdai aizķerties tajā spēlē. Apliecināja to, ka ja viņi tavu 2-3 vārtu pārsvaru var būt, tad viņi var noturēt to rezultātu. Pēc spēles runāja ar Mārtiņu Čerkoviču. Viņš teica, ka viens no galvenajiem uzdevumiem trešdaļā bija izvairīties no papildus savainojumiem. Viņš zināja, ka pretinieks lauzīs cīņas gaitas, viņš spēlēt agresīvi. Un tiešām norādīja ļoti daudz. Nesavaldījās Lielvārdas spēlētāji. Dienu iepriekš gan arī atceros, nemaldos mežotnes ar Elku un trāpīja Valpēteram, ka nebija nekādas sankcijas. Arī šeit kā vairākas tādas asas epizodes, un beigās tiesneši sadēšos daudzos noraidījumus Lielvārdai. Ar ko tu vari skaidrot šādu spēles stilu, kas jau bija kā gatavošanās 7. spēlē, vai? Es varu pateikties par to, ka Mārtiņš saka, ja tur viņi zināja, ka būs tāda situācija, tad manā skatījumā jau to Dišerēt vajadzēja mainīt ātrāk mums. Ja pie tādas spēles, ja viņu savainot, tad ko tad darīt 7. spēlē? Bramans ir, protams, nav slikts vārdsargs, bet pie tādas, kas varētu būt bijis, ja būtu, cik es saprotu, manis komendētāji gan teica, ka tās Jānis Jansons trāpījis Dišerētam ar nūju, iecirks par roku, kad tur, ja būtu tas tāds savains, ka viņš varētu spēlēt, tad ko tad darīt? Kas cits aplika, Lielvārda iet, viņas gājas visbāk. Man tā radās tāda sajūta, ka viņiem bija sakrājies, kāds saka, kad iepriekšējā dienā mežotnes bija trāpīts ar Elku un Valpēterim, tādas epizodes varbūt salasījies pa visu sēriju, un kad viņiem to spēli zaudējuši, un tad viņi tās emocijas izlika, tad
sakrājušās bija un tajās pēdējās minūtēs arī izlika. Tādas, domāju, ka viņiem var arī kaut kur arī viņus saprast. Tas arī kā tiesneši arī spēlē, komanda spēlē tā kā tiesneši atļauj. Es saprotu, ka papildus savainojumi nav bijuši. Jā, ka Visciņi pārlies Nužuru 10-3, tad izlīdzināja rezultātu sērijā, 3-3, izšķirošā spēle, trešdienas vakarā, Valmierā, 8. vakarā. Tas nevar nospēlēt kaut kādu papildus nejaušības principu. Protams, iedomājies, cilvēks iet uz, kad spēlē sestdienas dienu, kad ir gatava, iepriekšējā izgulējies, normāli es visu dienu to gatavojies spēlēju, aizbraucu, tagad visu dienu darbs, pēc vakarā kādu stresā, kas aizdīs, kā es tur nokļūšu, cikos nokļūšu, kur mēs vēl iesildīšanās, spēle jau sākās, es vēl no darba zvanu, nezinu, vēl tur vēl vestie darbu tajā ritmā iekšā vēl izgājis. Kur viņš ir? Kā tā spēles kvalitāte būs, nezinu, grūti pateikt. Bet manā skatījumā tas ir spēlēt darba, izšķirošo Latvijas spēli, izšķirošo, zelta medaļu likteni, izšķirt darba dienas vakarā. Iespējams, es nedomāju, kā aiziet. Jā, es lasīju, ka, cik es saprotu, federācija ir pateikusi, kad atbildējusi, ka abas komandas ir iebildušas par to, ka sestdienā spēlēs. Cik es saprotu, Gunār Līņer, ka viņi atkal ķekau nav iebildusi, ka varbūt Lielvārdi ir iebildusi. Nezinu, tik vaļā no bārs. Es nezinu, varbūt, ka Lielvārdē tas varbūt daudz vairāk ir skolnieki, viņiem tur tā skola, ka tur brīvāks, es nezinu, bet gan priekš skatītājiem braukt, nākamā atbrauks 8. nostīsies spēle, cik būs 11. izbrauks no Valmieras, vienos atpakaļ Rīgā, kāda būs tā nākamā diena, gan visiem, kurš pasniegs medaļas, kā viņi varēs nosinēt uzvaras prieku, tur apaldies medaļas ir daudz darba, kur satiksimies pēc mēneša kopējā banketā, visi grib izbaudīt to Vjārzi čempionu, vienalga, tā būs Lielvārda vai Ķekava. Iedzer šampānieti no kalas, kur tu varēs nosinēt to, ka nākamajā dienā vajag uz skolu vai uz darbu. Vai arī skatītāji gribēs arī ar komandu, vienalga līdzjutēji, viņiem tas pasaka, tas uzvars mirklis, tas visu, ko tu visu gadu esi trenējies un cīnījies, vai tagad tās asins līdz tās traumas dabūjas dziedējies, un tagad, viņiem, tas ir tas baudas mirklis, kur pēc tam kaut kad, var jābūt. Varbūt ir nedaudz ietekmē tas, ka sestdiena nozīmē darbdiena būs. Bet, Mārtiņš Arkovičs arī atzina, ka futbolisti ir amatieri, bet vienu dienu gadā var mēģināt būt kā profesionāli. Ir tie, kuriem ir tāds darbs, kur iespējas var, bet es nezinu, iespējams, ka kādam tas ir, kā tad trešdien mēs beidzot uzzināsim šo valsts čempionu. Uzvarēs stiprākais, vienmēr uzvar stiprāk. Kurš būs noskaņojis, kurš gribēs uzvarēt, un te ir tā 7. spēle, un tāpat kā vienīgā spēle. Tas saka, es lasījis, ka jābūt ir lielākam spēļu skaitam finālsēmā. Kur ir vienīgā spēle, 60 minūtes. Kurš stiprāks, tas uzvarēs. Būs nonākuši tā kā Zviedrijā un Čehijā, kur visi ir viena spēle.